Tātad mums ir pēdējā draudze, ko Jēzus uzrunāja. Un tā ir Laudiķejas draudze. Ja? Pagājušajā mēs redzējām, kas tur notiek, ar ko viņa raksturīgi ir, ja? Ar tiem akveduktiem, ja? Ar visādām lietām. Un mēs daudz mācījāmies no tā, ja? Kad remdeni kristieši ir daudz bīstamāki par augstiem neticīgiem cilvēkiem. Jo to augsto var aizdedzināt, ja? Ar remdeno tu netiec klāt viņam. Viņš saka, ar mani viss ir kārtībā, ko tu man te uzbāzies, ja? Liec mani mierā. Es to Dieviņu lūdzu, es to bībelīti šat tādu arī atveru vaļā, ja? Nopūšu putekļus, ja? Un atveru vaļā. Un tie remdenie, ja? Un mēs redzam, ka arī šeit Laudiķejas draudze, viņa teica, es esmu bagāta, redz, kā man nieka netrūkst, viss ir kārtībā, ja? Un kas notika? Viņi iegāja tādā pašapmierinātībā, un viņi sāka skatīties uz sevi no sava viedokļa, no cilvēciskā, no miesīgā. Ja? Naudiņa ir, drošība ir, viss kā, ko tu man citu vajag. Ja? Bet redziet, ļoti svarīgi ne tā, kā mēs sevi redzam, bet ir ļoti svarīgi, kādu kungs mūs redz. Un mēs apstājamies pie tā, ka šī pašapmierinātība, tā ir tā remdenība, un nonācam pie viena secinājuma, kad labāk atrasties cik vien tuvu tam avota sākumam. Tāpēc, ka tur ir vai geizers, karsts ūdens, vai augsts, avotains ūdens, ja? Pie paša avota, tur ir tas, ja? Tālāk, ja viņš iet tālāk, viņš atdziest vai sasilst, vienalga kā kurš, ja? Un tad viss. Un tāpēc labāk būt pie tā kunga vistuvāk. Ne kaut kur, es jau par viņu kaut ko zinu un kaut ko jau tur, jā. Nē, būt attiecībās, personīgās attiecībās ar viņu. Amen. Tātad, viņi sevi redzēja bagātu, viņi sevi redzēja pārtikušu, nekā mums nevajag, ja? Bet nav svarīgi, kā tu viņus redzi, nav svarīgi, kā pasauli tevi redz, ir tik svarīgi, kā kungs Jēzus mūs redz. Amen. Un šeit Jēzus mēs lasīsim tālāk 17. pantiņā, 3. nodaļu mēs skatāmies atklās grāmatā. Ja? Tātad, kādus Jēzus viņus redzēja. Un šeit mēs skatāmies, ko tad Jēzus par viņiem saka. Tu saki, es esmu bagāts un man pārpilnība. To viņi par sevi teica. Un man nevajag vairs nenieka. Un tālāk ir Jēzus Kristus secinājums. Kādus Jēzus viņus redz. Bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabaks, ākls un kails. Tādus Jēzus viņus redzēja. Es paņēmu tādu mūsdienas bildīti, ja? Kad tas pats cilvēks, kam varbūt bija tā naudiņa, atnāca kāda krīze, atnāca kāda nelaime, vēl kaut kas, un viss. Viņš viens pats ar tukšām kabatām sēž pie trepēm, ja? un pārdzīvo un viss. Un tādu redz Jēzus šos te cilvēkus. Un redziet, cik svarīgi, lai mēs nedižojamies ar to, kas mums ir šodien. Svarīgi, ja mēs ar kaut ko lielamies ar to kungu. Tā ir vislielākā bagātība. Šodien Jelgavā viena sieviete atnāca. Viņa it kā ne pirmo reizi atnāca, bet viņa nebija pieņēmusi Jēzu Kristu. Un Svētais Gars uzrunāja viņu, un pēc dievkalpojuma viņa palika. Un es tagad uzdodu jautājumus, jo es nezināju, beigās sāku šķidrināt to lietu, un viņi nav ticīgi nemaz. Un es saku, tu vispār zini, kas ir Jēzus Kristus? Un viņi stāv, un ziniet, ko viņi atbildēja? Man šokēja, viņi saka, viņš ir viss. Viņi saka, viņš ir viss. Es saku, klausies, es pirmo reizi dzirdu tādu atbildi, kad cilvēks saka, viņš ir viss. Un patiešām, viņš ir viss, kas tev ir vajadzīgs. Viņš ir pietiekošs. Viņš ir viss. Viņš sāk raudāt. Un paldies Dievam, viņi pieņem Jēzus Kristu. Ja? Halleluja. Un viņš ir dārgums. Viņš ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Un tas ir viss. Kāpēc? Tāpēc, kad mēs neko tur līdzi nepaņemsim. Mums var būt mašīnas, mājas, kartiņa, bankas kartiņa vai konts un bagātība un viss, kas mums var būt. Jā, tas mums ir vajadzīgs šeit virs zemes. Un mēs to lietojam. Dievs mums arī to ir devis, svētījis. Un tas ir normāli, ka tas ir, ja? Bet mēs to līdzi nepaņemsim.
Un tāpēc arī ir neticīgi cilvēki, kuri ir daudz bagātāki par mums, kuri ir daudz, pēdiņās svētīgāki nekā mēs. Amen. Viņiem ir daudz vairāk. Ja mēs šodien tomēr skatāmies tajā maciņā, rēķinām, ko varam atļauties, ko nevaram atļauties, ir cilvēki, kuriem nesaspringst. Viņi iet veikalā un nopērk to pašu kurpes, ko es pērku par 30-40 eiro. Viņi to tieši tāds pašs, bet tas ir firmas veikals. Pat 400 eiro. Viņiem nav problēma. Bet problēma sāksies tad, kad atnāks nāve. Un tad sākās. Redziet, un kāda bagātība tev ir? Vai tu savu bagātību liku uz šīm te lietām, kuras rūsa saēdīs, zagļa noēdīs, kodas tur apēdīs, ja? Vai uz kungu Jēzu Kristu, ka tā ir tā bagātība? Un tas viņš mums nāks līdzi, vai mēs viņam iesim līdzi uz debesīm. Un tāpēc tiešām, ka mums ir šī bagātība. Un šeit Jēzus saka, klausies, tu neesi pietiekoši, tu neesi bagāts. Tu esi nabaks, tu esi nelaimīgs, tu pat nenojauj to, ka tu esi nelaimīgs, ka šis cilvēks sēž nelaimīgs. Visu pazaudējis, pēkšņi nekā vairs nav. Ja, viņš ir nelaimīgs. Un ja tev nav cerība, ja tev nav pamata, tad šis nams agro vēl, viņš vienkārši sabrūk. Amen. Es zinu, ka mēs citreiz pārāk labās domās esam par sevi. Bet nav svarīgi, kāds ir manas domas. Ir svarīgi, kāds ir viņa domas par mani. Kā viņa domas par mani. Amen. Tātad ir svarīgi tādus, kādus Jēzus mūs redz. Un es domāju, mēs katrs noteikti ļoti labi varam zināt, kādas mūs redz Jēzus. Ja mēs esam patiesi un godīgi pret sevi, ja, tad mēs varam saprast. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš jau neskatās no ārienes. Viņš skatās mūsu sirdī. Un viņš zina mūsu slepenos nodomus. Ja. Viņš visu zina. Un tāds viņš mūs redz. Amen. Tātad, kāpēc Jēzus bija tik krass pret remdenajiem? Viņš pilnīgi teica, es izspļaušu viņus no savas mutes. Citiem vārdiem, viņi nebūs kopā ar mani. Un faktiski šis te pāns, tātad, 16. bija iepriekš pāns, tā kā tu esi remdens, ne augsts, ne karsts, es tevi izspļaušu no savas mutes. Ja? Un tie ir tādi spēcīgi vārdi. Un ko es secinu no tā, ko viņš saka, es izspļaušu? Tas nozīmē, ka var draudēt iespēja pazaudēt pestīšanu. Saprotiet? Tie ir ļoti smagi vārdi. Daudziem tie nepatīk. Ja? Īpaši tai kustībai hipergrejs, ja? Viņi pat negrib dzirdēt tādus vārdus. Bet ir iespēja pazaudēt pestīšanu. Citādi Jēzus neteikt tādus vārdus. Es tevi izspļaušu no savas mutes. Tas nozīmē, es krieviski saka attorgnu, ja? Tātad izstumšu no savas klātbūtnes. Mīļie, ja mēs esam atstumti no kunga klātbūtnes, tā ir garīgā nāve. Viss. Un šeit, tāpēc Jēzus ļoti pret to iestājās. Ja? Kāpēc viņš negrib, lai mēs esam rendeni? Jo mēs varam pazaudēt tik dārgu pestīšanu mantojuši. Tāpēc turēsimies ar visu savu spēku, turēsimies pie tā kunga. Amen. Un, protams, Dievam ir arī atbilde, ko darīt, ja mēs esam nonākuši tādā situācijā. Jūs ziniet, ka katrai draudzē bija, ja? Uzslava bija problēma, brīdinājums, ja? un arī bija pamācība, ko darīt. Ja? Un tātad šeit pastīsimies brīdinājumu. Starp citu, es gribu atgādināt dažas draudzes vēl, ko mēs pirms tam skatījāmies. Un visām bija ļoti tādi spēcīgas brīdinājums, ja? Par to, ja tu nemainīsies, kas notiks. Un, teiksim, Efezas draudzē, pirmā draudzē, ko mēs skatījāmies, ja? 2.5. 2.5, 2. nodaļa 5. pāns. Es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturi no tās vietas, ja tu neatgriezīsies. Atkal, tas ir kaut kas līdzīgs. Es vienkārši nostumšu tur kaut kur. Jā. Tu nebūsi pie manas žēlstības galda. Es tevi nostumšu, ja tu būsi remdens, ja tu neatgriezīsies. Ja? Tie ir Jēzus vārdi.
Amen. Pergamas draudzē, 16. pantiņā, 2. nodaļā, Pergamas draudzē. Atgriezies, bet ja nē, tad es nākšu drīz pie tevis un karošu pret viņiem ar savus mutes zobenu. Jēzus karo pret ienaidniekiem. Jēzus nekad negaro pret savu tautu, pret saviem bērniem, pret draudzi. Nekaro. Viņš brīdina, viņš pamāca mūs, bet viņš nekaro. Bet ja mēs neatgriežamies, ja mēs pieļaujam atkrišanu, tad mēs kļūstam viņa ienaidnieki un viņš nāks un karos. Amen. Tie ir brīdinājumi. Amen. Tātad vēl kādu Sardas draudzē, ja? 3.3, 3. nodaļa, 3. pants. Ja tu nebūsi nomodā, es nākšu kā zaglis. Un tu nezinās, kurā stundā es nākšu par tevi. Redziet, un šeit atslēga pantiņš ir, tu nezinās, kurā stundā es nāku. Mēs jau gaidām to kungu, amen? Un tad, kad viņš atnāks, mums ir jāzina, ka viņš atnāk. Bet ja mēs neatgriezīsimies, ja mēs neesam nomodā, mēs pat nezināsim, kad viņš nāks. Jo viņš jau teica, priekš tādiem, kā zaglis nākšu. Atcerieties tās 10 jaunavas. 5 iegāja, 5 neiegāja. Ja, kāpēc? Kas notika? Durvis bija cieta, viņas neiegāja kāzās. Palika ārpus durvīm. Tas nozīmē, viss atstumtas, nostumtas. Un Jēzus taču brīdina, ka ja nē, es nostumšu lukturu, es nākšu kā zaglis, es karošu kā ar zobenu, es izspļaušu. Ja? Tāpēc būsim ļoti nopietni pret šiem te brīdinājumiem. Nebūsim pavirši. Protams, tas nenozīmē vienreiz sagrēkoju, visu pazaudēju pestīšanu. Ja? Nē, protams, ka nē. Tas ir soli pa solim, tas ir process, bet labāk nesāk, nemaz netuvoties, būt pie šī avota, karstā avota. Amen. Būt vistuvāk tur, kur mēs esam karsti. Nu, ja augsts palicis, nu, tev var iededzināt vēl. Amen. Bet mēs redzējām, kā remdenis ir grūti. Ja? Tu liec mani mierā, ar mani viss ir kārtībā, kaut gan nekas nav kārtībā. Amen. Tātad, bez grēka nožēlas, bez patiesas grēka nožēlas var patiešām pazaudēt pestīšanu, attiecības ar Jēzu. Tāpēc paldies Dievam, kad mums ir šīs dots, šīs te, kā pateikt, ir iedota mums iespēja patiesi atgriezties no grēkiem. Mums dota tāda iespēja. Un ja mēs pazemībā nākam pie viņa, lūdzam piedošanu, viņš piedod mums. Amen. Viņš mums piedod. Amen. Un tātad viņš tālāk pamāca, ko tad mums darīt. Tātad atklāta problēma, ir, ko tad mums darīt. Un šeit 19. pantā Jēzus saka, iekarsies un atgriezies. Un gandrīz visām draudzēm viņš vien to pašu saka. Iekarsies un atgriezies. Tātad, ja tu esi atzisis, ja tu kļūsti jau tā kā ledus gabaliņš, vēl nekas nav zaudēts, tu vari iekarsies un atgriezies. Un citām viņš teica pie pirmās mīlestības, pie pirmajiem darbiem, bet atgriezies atpakaļ pie kā? Pie viņa. Iekarsies un atgriezies pie viņa. Amen. Tāpēc mēs redzam, ka Jēzus viņš visām draudzēm, protams, Filadelfijas draudzē un Smirnas draudzē nebija nekāda pārmetuma. Pārējām visām bija. Diezgan spēcīgi viņš nosoda draudzi. Bet, ziniet, arī nosodot draudzi, viņš to dara mīlestībā. Visu, ko Jēzus, ko Dievs dara, viņš dara mīlestībā. Amen. Viņš dara to mīlestībā. Amen. Jūs ziniet, ir vecāki, kuri nekad nav sodījuši savus bērnus. Kur nekad nav sodījuši savus bērnus. Kāpēc? Jo ļoti, ļoti stipri mīl viņus. Tie nebija mūsu laiki. Jūs droši vien viens te pat neziniet to. Es nezinu, kā Sandra, vai ir pamācījis savus bērnus, vai pārmācījis, vai ne. Bet, mēs ļoti labi zinām, mūs bija mācījuši vecāki, un es pasakos tagad paldies savam tētim un savai mammai par to, ka es esmu siksnu dabūjuši tad nezinu, kāds es izaugu. Un godīgi sakot, arī mūsu bērni, ieskaitot meitas, arī tad ir dabūjušas. Bet mēs to visu darījām mīlestībā. Tāpēc, ka mēs viņus ļoti mīlam. Mēs patiešām mīlam, un tāpēc gribam tikai to labāko viņiem. Amen. Un Dievs mūs ļoti mīl, un tāpēc arī Dievs caur Jēzu Kristu, viņš pamāca un pārmāca draudzi, lai atgrieztos apakaļ. Viņš negrib nevienu pazaudēt. Nevienu negrib pazaudēt. Amen. Un tā nav patiesība,
pārmācības trūkums, ja, tas nav pareizi, tas nav bibliski. Un tā nav patiesība, ka nav jāpārmāca, nav jāpamāca. Ja. Es Bībelē to neatrodu. Tieši otrādi Bībelē vēršas pret to visu. Ja. Un, teiksim, dažs rakstīts Salmona pamācībās 22.15. Ja. Muļķīgas blēņas mīt bērna sirdī. Nu, tā arī ir. Mēs citreiz bērni kaut ko izdara, domā, kur tu to iemācījies? Kur tu to redzēji un brīnamies? Paši kādreiz bijām. Slimnīcu nodedzināt gribēju. Es, Dobels. No kurienes man tas? No kurienes? Es darīju, pat nesapratu, ko es darīju. Un tāpēc, ka muļķīgas blēņas ir bērnu sirdī. Un Dievs nekļūdās. Bet audzinātāja rīkste aizzīst tās tālu prom no viņa. Ka es dabūju no tēta toreiz. Riktīgi, ar siksnu. Un viņš tā no sirds man pamācīja. Es vairāk nekad nedzināju slimnīcas. Citreiz kaut ko citu mēģināju kaut. Nu, ne jau dedzināt, es neesmu tāds uz dedzināšanu, ja? Bet paldies Dievam par to. Un Dieva vārds to māca. Amen. Salmona pamācības 29. nodaļā 15. pantā. Rīkste un pārmācība piešķir gudrību. Nu tā ir teikts Dieva vārdā. Piešķir gudrību. Bet zēns, ja tas atstāts pats savā vaļā, sagādā savai mātei kaunu. Redziet? Ja, tātad, un es tikai dažas paņēmu rakstvietas. Ja? Labi, vecajā derībā tu teiksi tas. Labi, mēs paskatīsimies arī jauno derību. Un paskatīsimies, kas tur notiek jaunajā derībā. Ja? Teiksim, Ebreju vēstulē, 12. nodaļu. Ja? Es zinu vienu patiesību. Tur, kur būs pietiekoši patiesas mīlestības, tur blakus būs vienmēr pamācība un pārmācība. Noteikti. Noteikti. Kāpēc citreiz mācītājs tādus skarbus vārdus saka, viņš man tiesā? Tāpēc, ka es mīlu jūs visus. Tāpēc, ka Dievs mani mīl, Dievs uz mani arī runā citreiz tā riktīgi. Tikai tāpēc, lai mēs patiešām nesāk kļūt remdeni un neatkāpjamies no tā avota, dzīvības avota. Amen. Ebrejiem 12. nodaļa. No 5. pantiņa lasīšu. Un esat aizmirsuši, es visu ne, bet, ja, un esat aizmirsuši pamācību, kas jūs kā bērnus uzrunā. Mans bērns, nenicini tā kunga pārmācību un nepagursti, kad viņš tevi norāja. Ja, tātad atkal ir jaunajā derībā. Vai te iet runa tikai par miesīgiem tēviem? Nē, te ir teikts tā kunga ar lielo vārdu. Tā ar lielo un kunga. Ja, tas nozīmē par viņu, par visvarano Dievu. Amen. Tātad nenicini, ka viņš tev pārmāca un nepagursti, kad viņš tevi norāja. Amen. Tu man nemīli, aiziešu uz to, kā viņi tie bērnu tiesības tā organizē. Pasūdzēšu. Saka, nu, ja tu pasūdzēsi, tad tu vairs tētā mamma neredzēsi, tev bērnamā ieliks, atņems. Nu, tad redzēsim, kā tad tu jutīsies. Ja. Un bērns vienkārši nedomā, un viņš zina savas tiesības pēdiņās. Ja. 6. pants. Jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca un šausta katru bērnu, ko viņš pieņem. Ļoti interesanti, pareizi. No, tām organizācijām šito Bībeles pantu iedot, jūs sadisti vēl kaut ko, nezinu, ko viņi tur izdomās, jā, visādi. Vienreiz, tas bija vispār, prieka vēstī, taču riktīgi uzbrauca virsū. Viņi ielikuši internetā, bet savus draudzes mācību par bērnu audzināšanu. Un vienā tur tādā sadaļā bija, kad arī var lietot rīksti, ja pelnīs bērns. Kas viņu atrada? Nu, tas ir draudzes, raksta draudzes mācība tā ir, ja? Nē, viņi paņēmuši. Un pasties, viņi vedina uz bērnu, kā tas, varmācību. Un taču gandrīz tiesas lietas bija. Un viņiem prieka vestība bija jāizņem tieši tas tekstiņš ārā. Nu, redziet, kā pasauli. Ja? Un kādi tie bērni šodien ir? Mūsu bērni ir ļoti labi. Super. Bet kādi tie citi, tad vispār nepaklausīgi, vispār šausmīgi viņi ir. Ja, bet tā ir. Kāpēc? Tāpēc, ka disciplīnas trūkums.
Visatļautība, ja, tieši tā. Un par to Dieva vārds arī māca. Ja, par to Dieva vārds arī māca. Tātad, mīļie, mums vajag pārmācību. Un ja tu kādreiz dzirdi, ka Dieva vārds kā abās pusēs griezīgs zubens durās tev iekšā un sāpina tevi, ja, nenoraidi to. Dievs tevi ļoti mīl, un tāpēc Dievs tevi pamāca un pārmāca, lai tu mantotu mūžīgo dzīvību. Amen. Mantot mūžīgo dzīvību. 7. pants. Pacietiet pārmācību. Dievs izturās pret jums kā pret bērniem, jo kur ir bērns, ko tēvs nepamāca? Bet ja jūs esat bez pārmācības, ko visi ir saņēmuši, tad jūs esat nelikumīgi bērni un ne īsti bērni. Nopietni vārdi. Amen. Tad mūsu miesīgie tēvi ir bijuši par pārmācītajiem, un mēs tos esam bijušies. Vai tad, lai mēs daudz vairāk nepaklausītu garu tēvam, lai dzīvotu? Amen. Jo tie gan īsu laiku mūs ir pārmācījuši, kā tas viņiem šķita pareizi esam, bet viņš ar lielo burtu, lai nāktu tas mums par labu, lai mēs kļūtu viņa svētuma dalībnieki. Lai mēs būtu šis lukturs uz šīs svētības galda, lai nebūtu nostumti no šī galda. Amen. Un 15. pantiņš. Bet katra pārmācība, tai acu mirklī, neliekās mums par prieku. Amen. Bet par bēdām. Tomēr vēlāk tādī vingrinātiem dot taisnības miera augli. Amen. Tāpēc, mīļie, ja ir šī pārmācība, pacietīsim to, pieņemsim to, mainīsimies, amen, atgriezīsimies, iekarsīsimies, mīlēsim to kungu, būsim pie šī pirmā vota, amen, un tad viņš nekad mūs neatlaidīs. Mēs varam atrauties no viņa un aiziet no viņa, viņš mūs nekad neatlaiž, viņš tur mūs, viņš ir uzticams savam vārdam, amen. Pieņemsim pazemībā tā kunga pārmācību un pamācību. Viņam ir ne tikai pārmācība, viņam ir arī pamācība. Viņš ir pārmācība, pamāca, kā rīkoties. Arī Jēzus vienmēr saka, kas patīk, kas nepatīk, kādas sekas būs un ko tev vajadzētu darīt, lai tās sekas neiestātos tavā dzīvē. Vēl ko es varu mācīties no tā, ko Jēzus ir teicis. Tu neesi ne bagāts, tu esi nabags, tu esi nelaimīgs cilvēks. Nekad nepaļausimies uz savu bagātību. Es saku, ne to, ko Dievs mums dod, ja, bet uz savu bagātību. Ja. Kas tā var būt mūsu bagātība? Es esmu vesels. Kā tu, māsa, vari slimot visu laiku? Tev vajag ticēt, redz, es esmu vesels. Nākošā svētdienā skaties, tas veselais knapi staigā. Ja. Veselība ir tāda lieta, tā kā nauda. Vai viņa ir, vai viņa nav. jā. Un tāpēc arī veselība šodien tu esi vesels, paldies Dievam par to, ja? Bet tu arī momentāli saslimt. Un nav obligāti tev pašam būt vainīgam, kāds uzšķauda tev, uzklapo tev virsū vai vēl kaut ko, visādi gadās, ja? Un viss, un tu vari saslimt. Tāpēc tā nav bagātība, droša bagātība. Veselība ir svētība, un paldies Dievam, ka mēs varam būt veseli, ja? Bet tā nav bagātība, tas nav pamats, uz ko balstīties. Ja? Tāpēc nekad nepaļausimies uz to, ka šodien es esmu vesels. Ja? Mums nav jāpiesauc slimība, ne, bet mums ir jāturpina ticēt, ka viņš ir mūsu dziedinātais. Ja? Kas vēl? Varbūt izglītība. Ja? Izglītība. Es esmu beidzis institūts, es nekad nepazudīšu, es vienmēr darbu atradīšu, man ir diplomi, tur vairāk vēl kaut kas. Ja? Paldies Dievam, ka tev ir izglītība. Tu ieguldīji sevi, izglītojies, un arī diplomi ir ļoti laba lieta, ja? Bet tas nav pamats. Tas nav pamats. Mīļie, mēs bijām apciemojuši Jelgavas patvērsmi, ja? Un tur bija ar augstāko izglītību cilvēki. Ar augstāko izglītību. Ja? Vienam cilvēkam es teicu, kā tu nonāc līdz tam? Viņš saka, mani uzmeta. Dīleri. Gribēja pārdot dzīvokli, grūti bija, ja? Un viss pazuda ar visu naudu, ar visu dzīvokli. Tagad cits cilvēks dzīvo, un es kā bomžs tagad patversmē. Ja? Visādi gadās. Es nezinu, varbūt, ka viņš arī nemeloja, ka tā bija taisnība. Visādi gadās cilvēki. Bet redz, ar visu to, kad tev ir izglītība, tu vari nonākt tādā situācijā. Tā nav drošība. Ja? Tāpat nauda.
Ja? Nu, mēs piedzīvojam paši tās bankas krīzes, un kas tika nav bijis. Ja? Un šodien liekas, tev ir kāda bankas krīze, pat naudas reforma. Es atceros, ja, AS mamma krāja vienmēr, Ausma, ja, krāja priekš bērēm. Ja? Un viņai bija kaut 2000, cik tur, neatceros, kas tie bija pirms repšiem. Ko? Rubuļu laikam bija. Un pēc tam repši uztaisīja reformu, un no tā viņai 200 repši tika iznāca. Un pa 200 repšiem knapi varēja, man liekas, ka zārku nopirkt, vai pat nē. Un redziet, un liekas tev, ja, ne no tevis atkarīgs. Tas nav tā kā tu pieļauj tur nepareizi ieguldīji, nospēlēji to naudu vēl kaut ko, ja? Pat ne no taviem apstākļiem, ja? Un viss, un tā nauda šodien ir, tā viņa nav. Tā nav drošība, uz to nevar paļauties. Savs stāvoklis, sociālais stāvoklis tevs, ja? Paskatieties mans tētis, ja? Viņš bija 2. sekretārs partijas, ja? Pēc tam viņš bija partorgs policijā, toreiz milicija bija Bauskā. Ja? Un pēc tam, kad aizgāja pensijā, ja? Bija jāaudzēt sūciņas un kartupeļi, lai iztiktu, lai izskolotu savus meitus. Redziet, tā liekas arī izglītība, sociālais stāvoklis, kaut kas, jā, bet tas ir uz to brīdi. Un pēc tam paiet laiks un viss. Un nav nekas vairs, jā. Tāpēc, mīļie, mēs ar savu šo te bagātību nevaram ne ar ko lielīties, mēs nevaram paļauties. Šodien mēs esam kalna galā, rītā mēs varam būt ielējā. Amen. Tāpēc mūsu paļāvība ir viena uz to kungu. Viņš ir šis stūrakmens, un tie nama cēlāji, kas mēģināja vai atmeta šo stūrakmeni, viņa nams vai vispār netika uzcelts vai sabruka. Tāpēc mūsu pamats un mūsu bagātība ir Jēzus Kristus. Tāpēc tad, kad tā sieviete pateica, Jēzus ir viss. Un es pilnīgi viņai piekrītu, patiešām, es nezinu, ko viņa domāja ar to, ja? Bet man tas atsaucās, ka viņš ir viss, kas man ir vajadzīgs. Absolūti viss. Ja arī aprausies mana dzīve pēc 5 minūtēm, man ir viņš, un vairāk man neko nevajag. Es būšu ar viņu mūžīgi, vairs nebūs vajadzīga ticība. Ja šodien es ticu uz viņu, tad es vaigā viņu redzēšu. Amen. Tāpēc viņš ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Viņš ir mūsu bagātība. Pieķersimies, turēsimies pie viņa. Amen. Amen. Romiešiem pierakstiet, es nelasīšu, bet pierakstiet. Romiešiem 9. nodaļu, no 30. līdz 33. pantiņā. Tur bija par Izraelu, kas meklēja savu taisnību darbos, kaut kādos reliģiskās lietās, rituālos, ja? Un salīdzināts ar tiem, kas vienkārši taisnībā, ja? Saņēma visu no Dieva, ticot uz viņu. Mājās izlasiet. Amen. Uz ko mēs paļaujamies? Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Uz ko šodien tu paļaujies? Uz ko tu liec savu cerību? Protams, uz to kungu. Tas ir retorisks jautājums ticīgam cilvēkam. Bet šad tad var tā notikt. Tāpēc, ka šos te jautājums, ja es uzdevu šim draudzēm, kuri dēvēja sev par ticīgiem cilvēkiem, ja, lai nenonāktu mēs pie tāda nenonāktu. Kam tu šodien tici? Uz ko tu šodien paļaujies? Amen. Uz to kungu. Viņš ir mūsu klīns. Amen. Labi. Un ziniet, beigās es gribu parādīt vienu īsfilmiņu. Es domāju, ka man izdosies viņu palaist tur. Ja? Tāda. Es viņu uzliku latviešu tulkojumu virsū, lai jūs ziniet, par ko tur iet runa.